Nu tā, sākšu iesākās tā līdzība ar diviem dzīves stāstiem, bet ļoti īsiem. Pirmais dzīves stāsts. Bija kāds bagāts vīrs, tas tērpās purpurā un smalka lina drānās un lepni dzīroja ikdienas. Tas ir viss, kas mums ir zināms par šo cilvēku. Ja bija kāds bagāts vīrs, viņš tērpās purpura un smalka lina drānās un lepni dzīroja ikdienas. Nu, tāda dzīve. Otrs uzreiz nākamajā pantā, 20. Bet viņa durvju priekšā gulēja kāds ar vātīm klāts nabaks, vārdā Lācars. Divi tādi cilvēki. Turpat līdzās dzīvo viens bagāts, kas katru dienu dzīves, otrs nabaks. Jā, prestats. Un 21. pants ir tas, kas to prestatu vēl palielina. Tas nabagais kāroja ēst to, kas krita no bagātnieka galda, bet tikai suņi nāca un laizīja viņa vātis. Tas parādīja to lielo atšķirību. Vienam varētu teikt, bija liels iespējas, viņam nauda, viss kaut kas, bet viņš tās visas iespējas izmantoja sev iepriecināt. Otram praktiski nebija nekādas iespējas. Jā. Viņš tikai kāroja. Es teiktu tā, ka viņš pats varētu, priekš tā bagātnieka viņš varētu būt pats, viņš ir kā iespēja, bet viņu neviens neizmantoja kā iespēju palīdzēt viņu. Vēl ir interesanti tas, ka tas, kas vienam ir pārpalikums, ko viņš vispār pat nepamana, ka viņam krīt no gala tur tās drupas. Bet otrs kāroja visu laiku to iegūt, bet nedabūja. Tas viņam bija kā nepiepildīts sapnis. Ja viņš to gribēja, bet neviens viņam to nedabūja. Un es domāju, ka mums jau arī tās dzīves ir tāds, mēs te pat blakus dzīvojam viens pie otru, bet pavisam atšķirīgos apstākļos vienam ir. Tas, kas vienam ir pašsaprotam, ja, lieta otrs to tikai kārot un sapņot un nekad nedabūja. Tā tas ir, jā, vēl pastoties uz valsts, uz visu pasaules mērogu, tad ir valstis, kur ļoti daudz ēdiena, ļoti labi ēdiena aiziet uz atkritumiem. Jā. Un tā pašā laikā ir citas valstis, kur mirst, badā. Un ir citas valstis, kur iekšienē ir ļoti bagātie slāņi un ir atkal ļoti trūcīgie, ja viņi viens ar otru neiet nemaz kopā. Un arī tur, jā, tas atšķirības ir liels. Tas notiek pasaulē, bet ir atkal valsts, kur tas vidusmērs ir tāds lielākais, jā, un tas ir tas labākais, kad ir maz bagātnieki, maz trūcīgie ir pārsvarā vidusslāns, jā, un tas ir tāds labs, man liekas, rādītājs. Un interesanti, es atceros divas lietas, kas ir Bībelē pieminētas, divi notikumi, tad, kad Dievs īpaši sāk kaut ko darīt. Un tad kā tad notiek ar to, kāda ir viņa tā vēlme, kā būt mūsu attiecībās ar materiālā ziņā. Viens ir saistīts ar Mūzu un ar jaunu tautu, kas tika izveidota, un otrs ar Jēzu un ar jauniem mācekļiem, jaunu draudzi. Un paklausies, kas ir rakstīts ir Mūzes grāmatā, viņi bija tuksnesī, un viņi gāja ārā lasīt mannu. Tas bija viņiem tāds brīnumains ēdiens, ko Dievs deva, un tad viņi lasīja tur trauks un to ēda. Un rakstīts tā, ka viņi lasīja mannu, tad cits salasīja vairāk, cits mazāk. Bet, kad viņi pārmēroja ar gomēru, tad nepalika pāri tam, kas daudz bija salasījis, un nepietrūka tam, kas maz bija salasījis. Ik viens bija salasījis tik, cik varēja apēst. Ne pa daudz, ne pa maz. Tāda vienlīdzība bija tāda. Nebija tā, ka vienam vairāk, otram mazāk. Un pa jauno derības draudzi rakstīts tā, bet visi ticīgie turējas kopā un viss tiem bija kopīgs. Viņi pārdeva savus īpašumus un rocību un izdalīja visiem, kā kuram vajadzēja. Arī tādu uz vienlīdzību. Par šitiem rakstiem var spriest, kad Dievs grib šo atšķirību mazināt starp tiem bagātniekiem un nabagiem un grib to mazināt, lai mēs vairāk būtu uz tādu vidusmēru. Bet nezinu, kāpēc šī labā praksa, ko Dievs ievieš, tā ilgi neturās cilvēkiem, viņi nepielīp, ja viņi nav tāda kaut kā laiku pazūdī.
Bet šajā stāstā varbūt tu pamanīji, tad bija bagāts vīrs, jā, un bija tas Lācars. Un kāda atšķirība starp šiem abiem cilvēkiem? Tu varbūt ievēroji. Varbūt nē, bet tāda maza nianse. Bet man liekas, ka viņi ļoti labi kaut ko pastāsta par Dievu un arī par Jēzu Kristu, kas stāstīja šo līdzību. Nabagam bija vārds Lācars, ne? Bet kāds bija bagātam vārds? Nebija vārds, ja? Vienkārši bagātais. Vienkārši bagātais, jā. Interesanti, mums šeit dzīvē ir parasti otrā. Mēs atceramies bagātos vārdus, vai ne? Mums ir bagātie visādi Lembergs, ja mēs zinām, kurš tas ir, un Šķēle, un vēl visādi, mēs viņus pazīstam. Bet šajā līdzībā, ja es nabagam iedod vārdu, bagātam ne, bet nabagam. Jā. Un tas parāda to, ka Dievam, lai gan cik mēs vienkārši esam un parasti, Dievam mēs esam īpaši. Man 5-gadīgs brāļa dēls, Kārlīts tāds, viņš vienreiz bija pie manis ciemos ar māsicu, ar otru brāļa meitu. Un tā māsica ir 8-gadīga, un tas puiku kaut ko viņi spēlējās, viņš saka, zini, Anna, cik labi, ka tāda kā tu esi, tu esi vienīgā visā pasaulē, tu esi īpašs. Un saka, un es arī tāds kāds esmu vienīgais visā pasaulē, es arī esmu īpašs. Un es domāju, cik labi, ka viņam jau ir iemācīta šāda lieta, ka viņi ir īpaši. Un ja tā skatāmies, tad arī Bībele grib mums to iemācīt, ka mēs katrs esam īpaši un svarīgi Dievam. Un, piemēram, Jesajas grāmatā 43:1 rakstīts tādi, man liekas, skaisti vārdi. Nebīsties, jo es tevi atpestīju. Es tevi saucu tavā vārdā, tu esi mans. Jā, tas ir tādi, ka Dievam ir tāda īpaša attieksme pret mums katru. Un interesanti, ko nozīmē vārds Lācars. Lācars ir, tā vārdnīca saka, kad varētu būt cēlies no ebreju vārda Eliāzars, un tas nozīmē, Dievs ir palīgs. Ka Dievs ir tas, kas palīdz. Man liekas, tas ir ļoti skaists vārds. Un es savā ziņā domāju, ka mums visiem, kā Dieva bērniem arī, mums jau ir savi vārdi, jā, Ulvis un Zinta, bet mums ir vēl tas otrs vārds. Mēs katrs varam uzskatīt, ka mums ir otrs vārds, un tas ir Lācars, jo Dievs ir mums palīgs. Vienīgais jautājums ir uzreiz rodās, kā tad tā, kad, ja Dievs ir palīgs, kāpēc Lācaram tik slikti klājās? Un arī mums pašiem mēs varam skatīties uz savu dzīvi un ar brīžiem liekas, kāpēc mums tik slikti klājās dažu brīdi, ja Dievs mums ir palīgs. Bet es domāju, ka, lai arī cik ir grūti tie apstākļi nav iemesls, lai mēs nevarētu saukt Dievu par palīgu. Mēs esam daudz tieši, man liekas, tieši tajos grūtajos apstākļos mēs vēl labāk izjūtam Dievu palīdzību nekā tajos labajos. Un, piemēram, es esmu dzirdējis arī tādus stāstus. Viens bija par koncentrācijas nometni, kur tika pazemot, tie ebreji tika pazemot, un viens tika iegrusts kaut ko, es nezinu, vai toalets tīrot, vai kur kaut kāds tais mēslos tur iekšā, un tad tas uzraugs viņam prasa, kur tad ir tagad tavs Dievs, ka tev šitā te klājās. Un viņš arī saka, mans Dievs ir ar mani šeit šajos mēslos. Un mēs, tie, kuri nav piedzīvojuši, tad izjutuši Dievu, to nesaprot. Tie jau nesaprot, jā. Jā, bet tas apmēram varētu būt tā kā ar bērnu. Piemēram, tāds bērns, kas ir trūcīgos apstākļos, bet viņam ir ļoti mīloši vecāki. Un otrs bērns ir ļoti ideālos apstākļos, viņam viss pietiek, bet viņam nav neviens cilvēks, kas viņu mīl. Un tad kurš ir laimīgāks? Tas, kas trūcīgāks. Tas, kas ir trūcīgāks. Jā, jo viņam ir kaut kas vērtīgāks. Jā, grūti apstākļi nav tas īsti, ko Dievs mums ir paredzējis. Bet tas pagaidām šīs zemes ļoti daudz lietas, ko Dievs nav paredzējis. Bet mēs visi ticam, ka Dievs vienreiz arī to visu sakārtos. Bet tagad, ja lasam tālāk, 22. pantā, tur ir tāds tā kā viss šī notikuma pagrieziena punkts, kas visu pagriež ar kājām gaisā.
Un tā ir nāve. Un notika, ka nabagais nomira. Un eņģeļi viņu aiznesa Ābrahama klēpī. Arī bagātais nomira un tika apglabāts. Jā, šāds te, bieži uzskata, ka nāve ir viss, vai ne? Šajā līdzībā nāve kā pagrieziena punkts. Mēs arī, ja mēs lasām citur Bībelē, kad cilvēks nomirst, ja viņš jau vairs te nepiedalās nekur, viņš ir aizmidzis tā kā, un viņš gaida to pēdējo dienu, kad pamodinās. Bet jebkurā gadījumā nāve nav viss. Bet šajā līdzībā tieši tas tāds pagrieziena punkts. Un interesanti, ka par to Lācaru jau neviens gan jau neparūpējās, bet ir rakstīts, ka eņģeļi viņu aiznes. Ja? Un bagāto apglabāja, tur varētu būt ceremonija, zārks un vēl kas tā pārnestā nozīmē, bet tāda bēru mūziku un tad pavērās vārti uz elli. Liela ceremonija, bet uz elli. Jā, un tur 23. pantā rakstīts, Ellē ciesdams mocības, viņš pacēla acis un no tālienes redzēja Ābrahāmu un viņa klēpī Lācaru. Un viņš sauc, tēvs Ābrahāmu, apžēlojies par mani un atsūta Lācaru, lai viņš iemērc pirksta galu ūdenī un atvēsina manu mēli, jo es ciešu moku šajās liesmās. Interesanti, ka viens tāds pagrieziena punkts un lomas pilnībā pārmainās. Pirms tam Lācars skatījās uz tām drupačām, kas tur ir no tā galda. Tas viņam bija kā nepiepildāms sapnis, bet tagad tas bagātnieks skatījās uz to ūdens pilīti, kas tur ir Lācaram uz pirksta gala, ja, un gribēja, lai Lācars iemēs to pirkstu ūdeni un atnes viņu. Un tas viņam bija kā nepiepildāms sapnis. Ja. Pilnīgi tā situācija mainās. Protams, tagad tajās apstākļos noteikti tas bagātnieks gribētu paprasīt Lācaram, lai viņš atnāk un palīdz, bet nevar jau prasīt, jo viņš atcerēsies viņu, pirms tam viņš neko nedeva, un tagad kā tu prasīsi, un tāpēc viņš izlemj prasīt Lācara priekšniekam. Lācara priekšnieks šoreiz ir Ābrahāms, ja, priekšnieks, viņš saka, kas te tālāk bija, jā, sūti Lācaru, jā, sūti, lai viņš nāk un man palīdz. Jā, bet ir reizes, un arī šoreiz ir tā reize, kad arī priekšnieks neko nevar palīdzēt, un ko viņš atbild. Lācars, viņš saka, bet Ābrahāms sacīja, dēls atceries, ka tu visu labo saņēmi savā dzīvē. Tāpat kā Lācars visu sliktu. Tagad viņš šeit gūst iepriecinājumu, bet tu ciet mokas. Turklāt starp mums un jums ir nolikts liels bezdibens, lai tie, kas gribētu pāriet no šejienes pie jums, to nevarētu, nedz arī no turienes pie mums. Vieni skaidro tā, ka tagad tiem, kuriem te labi klājās, tie cietīs mokas pēc nāves, un tiem, kuriem slikti klājās, tie atkal būs iepriecināti. Bet tas nav tas, kas te tiek pateikts. Ja? Tad ne jau visi bagātnieki ir slikti, ja? Ne visi nabagi ir labi, vai ne? Bet cita lieta, vairāk, ko Ābrahams te saka, ir atceries vienkārši, ka jā, te tagad varbūt tev liekas netaisni tā dzīve, ka tu tagad ir ciet un otram ir labi, bet atceries, kā bija kādreiz. Tā, kad jūs vēl bijāt dzīvo zemē. Kā tad gāja? Tagad, bet te ir viena cita lieta, kas ir daudz būtiskāk un nopietnāk, ir tā, ka tagad ir citas iespējas. Ja vairs nav tās iespējas, kas bija pirms tam. Jo mūsu starpā ir liels bezdibens. Un viņš arī, ja gribētu, viņš nevar tev palīdzēt. Tāpat kā tu nevari vairs neko mainīt šajā lietā, tā arī viņš neko nevar mainīt. Un atceries, kā bija, tā, kad tu biji dzīvs. Jūsu starpā bija tikai durvis, ja. Viņš bija ārpus durvīm, tu biji iekšpusē, un tu pats tās durvis virināji, un viņš te varbūt maisījās pa kājām, un tu viņu dusmojies, bet tad tu varēji palīdzēt. Tagad ir pavisam citi apstākļi un
cita situācija, un ka tagad vairs nevar palīdzēt. Un tā ir tā lieta, kas, ko Ābrahams arī vēlas pateikt, ka tā ir tā iespēja, ko tu kādreiz neizmantoji, to tagad vairs nevar izdarīt. Un Nesalst. Pārnēs ir, jā. Nē, man arī nesalst, jā. Jā, interesanti, es domāju, arī tā aizdomājos citreiz, kad mums tās dzīves arī vienā brīdī var ļoti pagriezties. Tāds it kā viens, šeit bija tas nāve, kā pagrieziena punkts, bet vispār mums arī dzīves var ar vienu sīkumu, ar vienu tādu nelielu notikumu, var tā pagriezties, ka var pārvērsties par elli, dzīvi, var atkal arī par paradīzi, ja, bet viens tāds notikums un viss var mainīties. Atliek tikai vienu parakstu uz kādu līgumu, liela līguma smalkiem burtiņiem tik paraksti, jā, un pēc tam viss. Neesi izlasījis vai vēl kaut ko, un tas ir pavisam cita dzīve sākās un viss saistības. Un tas miers, kas bija pirms tam, un tā brīvība, tas vairs tikai paliek atmiņās. Tā iedomājas arī jauna meitene, ja, kas ir, varbūt tas viņai liekas tikai jāvārds, ja, kādam puisim, bet ne pie altāra, bet pirms tam, ja, kas tur nekas sevišķi, bet var izvērsties, ja, tad pavisam vilšanās, varbūt grūtniecības, un ja mēs tā dramatizējam, ja, tad tas varētu būt attiecību krīzes, šķiršanās un sabojātas dzīves, un īstenībā neviens jau tā pa īstam nevar jau pēc tam tā meitenei palīdzēt. Neviens jau viņas vietā to dzīvi tālāk nedzīvos. Viņi nonāk tādā situācijā, kad vairs, atpakaļ atgriezties vairs nevar. Un tādi pagrieziena punkti mums šeit dažādās vietās notiek. Ja. Un viens ir tāds pagrieziena punkts, kas ir Bībelē pieminēts, tas pats pirmais pagrieziena punkts, kad it kā nekas sevišķi, it kā to vienu augli paņemt, ja, it kā pagriezt muguru, neuzticēt, uz mazu brītiņu neuzticēties Dievam. Uz mazu brītiņu, bet redz, paradīze pārvērtās par ēlu. Tas ir tāds, un tik līdz viņi to izdarīja tā ēdienas dārzā, ir bezdibens starp Dievu un cilvēkiem. Un brīžiem liekas, ka tas bezdibens ir tā, ka mēs Dievs ir dusmīgs un mēs netiekam pie viņa. Jā. Tas bezdibens ir tāds, ka mēs nevaram tikt pie Dieva. Bet tas bezdibens ir arī otrā virzienā. Jo ne jau Dievs pagrieza muguru, bet cilvēki pagrieza muguru Dievam. Un tagad Dievs netiek pie cilvēkiem. Mēs jau skatāmies to vēsturi, kad lielākai daļai cilvēku neinteresē tas, ko Dievs saka. Lielākai daļai cilvēku arī tagad, arī mums bieži vien, tā neinteresē. Kaut kā mēs tik ļoti nemaz neilgojamies pēc tā Dieva tuvuma. Daudz kas cits liekas aizraujošāks, vēlas kaut kas jādara. Dievu mēs pastumam mazliet malā. Un tagad tas bezdibens ir tas, ka Dievs netiek par mums. Mēs viņam vienkārši pagriežam muguru. Jo viņš jau varu neko mums neuzspiež. Mēs savu sirdi viņam vienkārši nedodam. Un tagad jautājums, kurš ir tad lielāks bezdibens? Tas, ka mēs netiekam pie Dieva, vai tas, ka Dievs netiek pie mums un mums nevar nekādīgi uzrunāt? Ir rakstīts kaut kur, ka Dievs dzīvo nepieejamā gaismā. Un tāpēc mēs arī nevaram pie viņa piekļūt. Bet es gribētu teikt, ka cilvēks dzīvo nepieejamā tumsā. Un ka tāpēc Dievs nevar pie mums nokļūt. Tas ir tā ir tāda problēma, tā grēka problēma. Bet Dievam bija jāatrod kāds risinājums. Ja? Viņš vienkārši ir tāda persona, tāda būtne, kas vienmēr meklē risinājumu. Viņš nevar tās sadzīvot ar neatrisinātām lietām. Un mēs arī zinām, ka viņš ir atradis to risinājumu, mēs par to varam lasīt, ja, ka Dievs caur Jēzus Kristu nāca ar šo zemi. Un tā viņa nākšana būtībā bija tā kā pārkāpšana šim bezdibenim pāri. Viņš tā kā pārlika tiltu no vienā virzienā, ja, viņš, tad, būdams Dievs, viņš kļuva par cilvēku.
Un ko viņš galvenokārt darīja, kā cilvēks, viņš atklāja, kāds patiesībā Dievs ir. Ja Dievs nav tas bargais, kas tagad dusmīgs uz mums, ka mēs tur esam grēkojuši, bet viņš parāda, un tad, kad viņš Jēzus dzīvoja uz šīs zemes, patiesībā viņš bija tāds, ka visi cevišķi zemie cilvēki pie viņa spiedās. Viņš bija kaut kas ļoti patīkami bija atrasties viņa klātbūtnē. Un tāds ir patiesībā Dievs. Un tas Jēzus uzdevums bija atklāt, ka Dievs ir šāds, ka pie viņa ir ļoti patīkami, ka viņš vēlās šo draudzību. Un tādā veidā Dievs mēģina šo bezdibeni pārkāpt, ka mēs to sirdi viņam dodam. Jā, kad es to pārdomāju, tas man uzrunā. Man neuzrunāts tur dusmīgi vārdi un bāršanās, ja, tas man varētu iebiedēt, bet šādā veidā es tiek uzrunāts. Man zina, daudz arī cilvēku pasaulē arī tiek uzrunāti. Bet tas nav viss, ne tikai Dievs nonāca pie mums, bet tagad otrs caur nāvi un augšām celšanos, Kristus pārcēl šim bezdibenam tiltu otrā virzienā, lai mēs, kā cilvēki, jau varētu tagad jau piedzīvot Dievu klātbūtni. Mums jau ir iespējams piedzīvot to, ka Dievs ir ar mums kopā. Tā vēsture, visas pasaules vēsture tāda, ka sākumā debesu valstī ir Dievs un mēs visi cilvēki bijām kopā vienā tajā planētā jau visi. Dievs bija klāt mums. Un tad cilvēki izvēlējās atdalīties, un tad šīs divas pasaules tā kā ir paralēlas. Mēs kā cilvēki dzīvojam atsevišķi savu pasauli, un mēs negribam Dievu klātbūtni. Un Dievs kaut kur ir blakus, un viņš nevar tikt mums klāt, jo mēs pagriežam muguru. Un tagad Kristus nonākot, mēs savieno šīs divas pasaules. Nepilnībā vēl viss netiek atjaunots, bet jau šajā te mūsu lūkšanu dzīve vispār mēs jau varam savienoties ar Dievu. Un caur Jēzu Kristu mēs katrs varam būt kā tāds kanāls starp šīm divām pasaulēm, un ar visu to, ko mēs darām, dzīvojam, mēs varam būt tā kā tāds kanāls, ar kuriem Dievs ietekmē mūsu zemi, uzlabo un patīkamāku. Jā, šis ir tas lielais Dieva risinājums šai te problēmai. Bet tagad jāpieķerās pēdējiem posmam šajā līdzībā, un kas, man liekas, tas arī tādu uzliek tādu punktu visam un tādu svītru pavelk, kā tad ir tā galvenā doma tiek pasvītrota. 27. pants un līdz beigām. Tad tas sacīja, šis bagātais sacīja Abrahamam, es tev lūdzu, tēvs, sūti viņu uz mana tēva namu, jo man ir 5 brāļi, tādi paši kā es, mēs dzīvojam, bet man vēl 5 brāļi tur ir. Lai viņš tos brīdina, ka arī viņi nenonāk šajā mocību vietā. Bet Ābrahāms atbildēja viņiem ir Mūzes un pravieši, lai viņi tiem klausa. Gribat varbūt kādu mironu atsūt pie viņiem, bet saka, nē, viņiem ir Mūzes un pravieši, jo te ir jau viss. Mūsu un pravieši, tas nozīmē, tajā laikā tā bija tā laika bībele, ja tad nebija vēl jaunā derība, bet tad bija tikai vecā derība, un to sauc par mūsu un praviešiem. Un tad viņš teica, nē, tēvs Ābraham, ja vien kāds no mirušajiem dotos pie viņiem, tie atgrieztos no grēkiem. Bet Ābrahams sacīja, ja viņi neklausa mūsu un praviešu, viņi neticēs, pat ja kāds no mirušajiem augšām celtos. Jā, ir, ko es no šīs līdzības saprotu, ka ir lietas, ko mēs varam izdarīt tikai un vienīgi uz šīs zemes, ko mēs nevarēsim izdarīt nekur citur, bet tikai uz šīs zemes. Un otra lieta, ka par tām lietām jau ir uzrakstīts viss Bībelē. Mums nebūs nekādi pārdabiski, miroņi necelsies un neteiks, ka mums jābūt ir laipniem un vēl kādiem, ka mums ir jārūpējas citam par citu. Neviens jau to neteiks. Tas jau viss ir uzrakstīts. Un interesanti, ka šī līdzība, ja mēs palasam, viņa īstenībā bija adresēta farizejiem. Jo te iepriekš rakstīts ir 14. 15. pantā, visu to dzirdēja farizeji, kas bija mantkārīgi. Un tie vīpsnāja par viņu, par Jēzu.
Un viņš tiem sacīja, jūs sevi taisnoja cilvēku priekšā, bet Dievs pazīst jūsu sirdis. Šī līdzība tika veltīta farizējiem. Farizēji bija tā laika tādi bībeles pētnieki, ja, tie, kas zināja labi bībeli, bet viņi bija arī mantkārīgi. Ja. Nu, ne visi, bet liela daļa tie, kuriem bija veltīts, tie bija mantkārīgi. Interesanti, ka Bībelē jau rakstīts, ka mantkārība nav laba lieta. Ja. Ka par nabagiem jārūpējas, tas jau Bībelē rakstīts, bet viņi lasa to Bībeli un tā nedzīvo. Viņi pavisam savādāk. Un viņi varbūt domāja, ka, kā būtu, ja varbūt labāk, ja kāds mirons mums pieceltos un mums pateikt, ja? Nu tad jā, tad mēs klausīsim. Bet interesanti, kas viņam to saka šo te? Nevis mirons pārvērtās par dzīvu cilvēku, viņam teica, bet Dievs caur Jēzu Kristu pārvērtās par cilvēku un viņiem to saka, bet viņi tam netic, viņi par viņu vīpsnā. Viņi domāja, kas ir iespaidīgāk, ka mirons pārvēršās atpakaļ par cilvēku un to pasaka, vai ka Dievs pārvēršās par cilvēku un to pasaka. Ne? Un vienalga, tam nav efekta. Pilnīgi pietiek ar to, ka tas ir uzrakstīts, un tie, kas gribēs, tie arī paklausīs un sekos. Nu, vienīgi, ko es gribētu arī pašās beigās, ko tad tas Mūzus un pravieši, ko tad viņi saka par nabagiem, par trūcīgajiem. Un viena tāda rakstu vieta ir, protams, ir daudz, kas rakstīts. Daudzas lietas, kas rakstīts, kā mums vajadzētu rīkoties un tam līdzīgi. Bet viena lieta, ko es gribu izlasīt, tas ir no 5. Mūzes grāmatas 15.4. 5. Mūzes grāmata 15.4. Tur ir pielūko, lai starp jums nebūtu nabagu. Ja, tas bija tā, kad viņi veidojās tā valsts, ja viņu Mūzes grāmatas bija kā likumi, un šajā likumdošanā ir ierakstīts pielūko, lai starp jums nebūtu nabagu. Jā, nu tas ir divas lietas vismaz, jā, vai nu tas, ka pašam jābūt strādīgam un nevis slinkam, jā. Bet otrs ir Dievs, mēs jau nevis tas, kas mums ir, tas nav tikai mūsu nopelns, bet Dievs saka, es jūs svētīšu. Es jau tāpēc, ka es jums svētīšu tajā zemē, tāpēc arī rūpējies par tiem, kas ir mazāk svētīti. Protams, ir loģiski domāt, ka kā lai palīdz citiem, ja mums pašiem vēl ir problēmas, pašiem ir ko darīt, pašiem ir trūkumi un pašiem ir lietas, kas nav pabeigtas un kas ir jāizdara un nauda varētu būt vairāk un tad, kā lai vēl citiem palīdz. Bet uz otru pusi, kad tad palīdzēsi, var gaidīt, tā ka būs miljons nopelnīts vai vēl kaut kas, ja, kas pats būs bagāts, bet tas arī nepienākt. Bet tāds brīdis, kad mums nekā netrūks, tas būs paradīzē. Bet paradīzē atkal nebūs nabagi, kam palīdzēt. Ja kāds vispār grib, ja vispār mēs gribam cilvēkam palīdzēt, tad vienīgā iespēja ir tagad. Tā ir vienīgā iespēja, kad mēs varam citam palīdzēt. Šis dzīves laiks. Jā. Un vēl kas ir par šo zemi. Mēs te dzīvojam, mums te ir visādas ir problēmas ar tām attiecībām savstarpēji un viens otru nesaprotam. Un es gribētu teikt, ka šī līdzība nav tikai par materiālām lietām. Mēs varam būt nabagi arī daudzās citās lietās. Mums blakus var būt nabagi citās lietās tādi, kas, pieņemsim, nav neviens, ar ko izrunāties. Ja? Viņš ir nabags tādā ziņā. Varbūt viņam ir nauda daudz, bet viņam nav neviens, kas viņu uzklaus. Ja? Un šajā ziņā viņš ir nabags. Un tādas ir daudz lietas, kas ir. Bet sākotnēji tas tajā brīdī, kad mums bija paradīze, kad kopā ar Dievu visi, tad tādas lietas nebija. Bet tā bija tā mūsu māja, un šī zeme ir tā pati zeme, kas bija sākumā. Pa kuru staigāja Ādams un Ieva, tieši tā pati zeme. Vienīgi tagad viņi ir sabojājusies. Tagad viņi samaitāti. Un jautājums, vai mēs šo zemi tagad kopjam, vai mēs šīs attiecības kopjam, veidojam, vai mēs tikai gaidām to jauno zemi, kad atkal viss būs labi. Tas būtu tā kā tagad. Māja ir, kāda ir, tāda ir. Tāda varbūt ne visai laba, nav eiro remonts, ja?
Un tagad, ko mēs viņu nekopsim tāpēc? Patiesībā, ja mēs zinātu arī kaut vai pēc 10 gadiem mums būtu pilnīgi jauna māja, pilnīgi viss svaigs, mēs taču to veco māju, kurā dzīvojam, mēs taču kopsim, jo mēs tur dzīvojam. Un tieši tāpatās arī šī zeme. Lai gan viņi ir samaitāti, un viņi ir kā veca māja. Un Dievs ir apsolījis to eiro remontu mums šeit, ja pilnīgi jaunu debesu un jaunu zemi, tad mums ir jārūpējās, mums ir jākop šī zeme. Un te, piemēram, ja mēs tagad pārnesam uz cilvēku attiecībām, ja kāds nabaks ir izsalts un tiešām grūti, mēs viņam teikt, pagaidi, drīz atnāks Jēzus Kristus, un tad vairs tev nebūs izsalkums. Bet tā nē, ka Sālamans saka tā, ka nesaki savam tuvākam, ej, un nāc rīt, tad es tev došu. Jo tev taču ir ko dot tūlīt. Mums nevajag teikt, pagaidi, Jēzus Kristus atnākšana, tad jau būs labi. Ja. Tas viss ir it kā labi un pareizi un saprotam, ka mums vajag palīdzēt. Bet tā lielākā problēma, ja tas lielākais strīdus akmens ir, strīdus ābols ir, kā palīdzēt. Un kas ir tas veids, kā mēs palīdzēsim? Ir 2 veidi. Dot zivi, var iedot makšķeri, vai ne? Jā. Bet kas ir labāk, zivi vai makšķeri? Makšķeri labāk. Labāk ir makšķeri dot, vai ne? Bet kas Bībelē ir rakstīts? Dot zivi vai makšķeri? Jā, interesanti, tas Bībelē nav viennozīmīgi. Mēs varam atrast raksturvietas, kur ir kā liekas, ka dot zivi, pārnestā nozīmē, un ir raksturvietas, kur saka, ka vajag makšķeri dot. Tas nav tik viennozīmīgi. Bet interesanti, pat ja Jēzus saka tā, kad mēs dodam, un arī var redzēt, ka ja viņš kaut ko deva, tad vajag dot tā, it kā mēs būtu bagātnieki. Tāds iespējas ir, Bībelē brīžiem liekas, tas nekas, ka tev pašam tagad vēl ir vajadzības, bet vajag dot tā kā ticībā, jo ne jau tās mūsu rokas vienīgās, kas mums sagādā to visu. Ir vēl pārāk spēks, ir Dievs, kas visu var kontrolēt. Un ja tu esi devis ticībā, tad Dievs tev dos. Ir tāda rakstvieta, kas aizdod nabagam, tas aizdod kungam, Dievam aizdod. Un Dievs atdos atpakaļ, vai ne? Tas ir tādā veidā, ja mēs dodam, tad mums vajag dot ticībā, ka Dievs mums pašs arī uzturēs. Bet uz otru pusi, Bībele nekad neatbalsta slinkumu. Slinkums ir netikums, neatbalsta tādu izlaidīgu dzīvesveidu, tādu nestrādāšanu, to Dievs neatbalsta. Dzīvošanu uz cita rēķina, tas nav Bībelē. Ja mēs arī pat jauno derībā lasam, tad tur ir rakstīts, ka vajag izvērtēt, kā mēs dodam. Ne visiem pēc kārtas. Arī vecajā derībā došana bija vairāk nevis kā ielikt mutē kaut ko, bet dot iespējas, pieņemsim, tad, kad tu pļauj savu lauku, labību, tad visu rūpīgi nenopļauj, lai tas, kuram nav slinkums, lai viņš atnāk un lai viņš priekš sevis nopļauj, tas nabagais. Ja? Un tāds tas princips, kad vajag tomēr izvērtēt, nevajag šķiest pa labi, pa kreisi, bet tam, kam ir vajadzība. Pieņemsim, ir arī tā rakstīts, kad nevajag sajieties ar tādiem, ja novērsties vajag no tādiem, kas dzīvo nekārtīgi, kas tikai izliekās, kas strādā, bet patiesībā tikai slinko un maisās visiem pa kājām. Apmēram tādi tie vārdi, saka, ka no tādiem vajag novērsties, un tas ir sava veida tā kā palīdzēšana, ja tā ir sava veida makšķeres došana, jo es parādu, ka man nav pieņemams tas, kā tu dzīvo, jo tas nav labi, un tad viņš varbūt nokaunās un mainās. Cevišķi, ja mēs runājam par draudzi, kopumā par draudzi, tad tur ir tie līdzekļi, ko saziedojam, tie tik, cik viņi ir. Un pareizi ir gudri viņus izlietot, vajag pārdomāt, kur lietot, un tiešām palīdzēt tur, kur ir vajadzība. Bet kas bija Lācaram vajadzīgs, zivs vai makšķeri? Grūti pateikt, vai ne? Ja tas bagātais Lācaram būtu iedevis ja viņam bija vārds, viņš bija slims.
Jā, nu, Viņam droši vien varbūt ir vajadzēja. vai To zivtiņu iedot. zivtiņu pa priekšu, pēc Tev tam. kaut kā augsta iedod. Nav augsts, ir silts. Varat kaut kā. Jā. Manuprāt, ka vajadzīgi arī, jā, kad abi divi gaņo. Citreiz ir tā, ka cilvēkam vajag iedot to zivi, lai viņam vispār spēks to makšķēt, pēc tam Spēks ir, noturēt. Nu tā ir, pirmā, piņas mums ar bija tas te, kur tiem vienai ģimenei te palīdz. Man liekas, ka nu, liela ģimene, viena pati māte, daudz tie bērni, un tas dzīves apstākļi ļoti trūcīgi un tādi bēdīgi. Nu, tur vēl palīdz ir. Es domāju, ka varbūt viņai ir tā labā griba, bet tas darāmo darbu apjoms ir tik liels, kad viņam nav spēka uzsākt to. Bet tiklīdz, ka kāds viņam palīdz un sāk, tad viņam pašiem rodās enerģija, un viņi var pabeigt to. Nu, protams, jāstāst, kā tas reizēm. Bet tas bagātais tam ātram nedeva ne zivi, ne makšķeri beigās. Es domāju arī, ka mēs varam strīdēties savā starpā citreiz, ko tad nu dot zivi vai makšķeri. Un tas, kas saka, ka jādod zivs, var teikt, nosaukt tos otrus par skopuļiem, ka tie nedod zivi. Ja? Bet tie, kas dod makšķeri, tie atkal var tos pirmos nosaukt par viegliprātīgiem un vientiešiem, kad izšķērdē tikai naudu un nedomā par tam tālāko. Un tā mēs varam strīdēties, bet galvenais, ka mēs strīdamies, nenomirst tas lācars, ja, kurš ir badām, kurš gaida. Ja, Jēzus jau teica, ka bagātie, nabagie būs vienmēr. Un tas nozīmē, ka arī šādi strīdi par to, vai dot vai nedot, arī būs vienmēr. Un svarīgi, es domāju, man tā vēlēšanās, kad ja mums vajag kādam palīdzēt, un ja mēs redzam, kā tas otrs palīdz vai nepalīdz, tad kad mēs varētu saprast viens otru un nestrīdēties. Bet ja viens dod to zīvi, lai viņš dod, ja otrs neko nedod, bet varbūt viņš tādā veidā grib kaut ko citu pamācīt, ja, vai pateikt. Ja. Arī uzticēt, saprast. Ja nesaprotam, tad vismaz pieņemt, ka tas otrs arī dara to, ko viņš domā, kas tas labākais. Un pašās beigās gribu izlasīt no romiešiem, vēstuli romiešiem 12. nodaļa, tur sākumā ir tādi 3 panti. Neuzskatiet sevi par pārākiem kā citi. Esiet saprātīgi. Ik viens pēc tāda ticības mēra, kāda Dievs tiem ir piešķīris. Un pēc mums dotās žēlstības ir dažādas dāvanas, kas dalās ar citiem, lai dara to dāsni, bet kas vada citus, lai dara to atbildīgi.